mācījos, bet nopietnāk ar to nodarbojos kādus 2,5 gadus. Fotografēšana nav mans pamatdarbs, taču es ceru, ka kādreiz tā būs. Un šodien esam te sapulcējušies, lai atklātu manu pirmo personāla izstādi. Es ilgi domāju, kura būtu pirmā personāla izstāde, ar kuru atklāt, vai tas būtu sieviešu budārs vai tieši šis projekts, jo vispār es fotografēju pārsvarā sieviešu budāru, taču, kā redzat, tad projekts tomēr guva virsroku. Tad īsumā pastāstīšu par to, kā radās ideja par šo projektu. Tātad 2018. gada februārī es cietu avārijā. Par manu stāstu varēsiet izlasīt vairāk šeit, kādā no darbiem, taču neilgi pēc avārijas es gāju pa galeriju centrus, un tur bija fotogrāfs Lauras Apinas izstāde. Viņa bija fotografējusi ar šo video dalās, un vēl lielāks bija pārsteigums, kad es sāku saņemt pirmos un atsaucība bija diezgan lielāka. Stāstīt par žurnālu, ne? Varbūt noderēs tā viņš stāst. Un patiesībā mums tieši Galvas. Paldies, ka jūs sapratināt šeit. Paldies, pirmkārt, ka pārkāp pāri bailēm, uzzina šo video, uzaicinājumu. Tā kā tas pārkāp bailēm, tas nevienmēr ir forši, patīkami. Tad te, kur ir uzvars augļi. Lielu paldies! Un es ceru, ka šo izstādi redzēs ne tikai lasītāji, bet gan jau jūs arī zinu, ka citi cilvēki no jums pirmo reizi bibliotekā, ja? Un varbūt šāda tipa izstādes pat arī pieaicinās tos cilvēkus ienākt bibliotekā un pastāstīt. Nē, tas ir slikti. Viņš teica, ka mēs nevarēsim būt šodien. Bet tomēr gribēju. Nu, es varu pat aizēju. Droši. Es nezināju, ka šī būs tāda, bet viņa bija tāda. Tāpēc es dabūju arī tādu nāc, ar to fotografēt. Pagatavinies abu divi? Kā tu domā? Patīk vai pagatavinies? Jā? Es arī gāju